man gribētos tev kā vidzemniekam, kāds teikt, no malas labāk redz. Es redzēju tavām liepiņām, valkas liepiņām jaunās frizūras. Man ļoti patika šitā valkas meiteņu ideja. Kā tu skaties, es tagad par savu Liepājas rajonu, par savu Dienvidu Kurzemes, kā tev no malas izskatās, jo mums ir ļoti spēcīga grobiņa ar savu identitāti, ja? Spēcīga priekule ar savu identitāti, spēcīga aizpute ar savu šniti un arī Vaiņoda, kas tā mazliet palikusi. Es tos lielos tagad saucu, ja? Tu aizmirst Pāvilos, tur ļoti izteiktu savu šniti. Ar Pāvilos, kas baigā uzrāvienā iet iekšā, vai ne? Tur ir atkal citas nianses, bet kā tev liekas, vai no tavu viedokļa, vai nav tagad tā, ka tā par cik tā teritoriālā reforma ir šādā veidā realizēta, ka tā grobiņas identitāte mazliet nomāca to Pāvilostu, mazliet to Vaiņodi, aizputi un priekuli. Kā tev liekas? No malas es to nemanu. Nemani, jā? Es no malas to nemanu. Mums ir arī tā, ka es esmu Reģionāla attīstības centra novada apvienības izpildirektors, un tur tagad arī tavi novadnieki darbojās aktīvi, ja, un tur tie pārstāvi arī no dažādām šīm vietām, ja, kas brauc. Viņi vienmēr uzsver arī to savu, ja? Un ne par velti viņi izvēlējās nevis Grobiņas novads, bet Lejas Kurzemē, kas ir saprātīgs lēmums. Redz, par to reformu es zinu, ka ļoti daudziem ir negatīvs viedoklis kopumā par reformas ideju. Bet es piedaru pie tiem retajiem, kas saka, pati ideja ir pareiza. Cita lieta, kad atkal netika izdarīts viss, kas bija jāizdara, lai tā būtu sekmīga. Jo tagad pasaka, naudas pašvaldībā maz, reformaini. Nē, valsts paralēli noņēma 5% iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tomēr vajadzēja otrādāk. Vajadzēja tagad tā reforma ir, iedot vairāk naudas, bet noņēma nost. Viens, otrs apsolīja 300 miljonus ceļiem, ap 200 uztaisīja, 100 vairs neviens netaisās dot, ja? Un tad saka, ka reforma vainīga. Bet te ir viens ļoti svarīgs aspekts, un šis ir jāsaprot. Tātad, valstīm ir dažāda pieredze, bet, piemēram, tie paši vācu zemnieki, kad pirmoreiz 90. gados atbrauca, viņi nevarēja saprast, kāpēc mūsu zemnieki nekooperējās. Es viņiem stāstīju, kolhozu laiks ir... Jā, viņi bija kooperēti līdz... Viņš samaitāja to izpratni par kooperāciju. Tāpēc viņi bija kooperēti jau tā. Kā gan pirms kara, kuļmašīnas, viss tas bija kooperācija un brauca pa mājām darīja, jo ir lietas, ko var kopā izdarīt. Un vajag darīt. Un līdz ar to tātad, ja ir pareizi sabūvēta pārstāvniecība, ja no katras šīs ļoti interesantās vietas ir pārstāvi aktīvi kopējajā padomē, tad, ja tev ir kopā naudas salikt, tu vari izdomāt, šogad mums aizputē, aizbrauc uz pilnīgi citu Latvijas galu. Aizputē mums vajag, piemēram, mums vajag izremontēt biblioteku. Es atceros, tur bija ļoti laba biblioteka, Bumerāgam koncerts bija ļoti foršs darbietis. Jā, organizēja, pieņemsim, ka vajag, es nezinu, vai vajag. Tātad tev ir kopas naudas maksas, visi nolem, jā, šogad mēs darīsim tur, un nākamgad mums vajag jaunu promenādi Pāvilostā. Tagad mēs varam to uztaisīt. Viena pati Pāvilosta vēl 10 gadus naudu krātu, ja? Bet jautājums, vai ir tie īstie pārstāvji, viens, kas spēj pamatot un aizstāvēt, un otrs, vai ir sapratne par to, ka ir jātīsta tā visa teritorija. Ja tas ir, tad tas kopējais modelis darbojas labāk. Bet mums arī, zinām, Latvijā ir dažādi piemēri. Ir, kur, piemēram, tiešām tas, mums ir centrs, jūs tur stāvat pie ratiem, ja, un viss, diemžēl, ir tādi piemēri. Bet es varu teikt to, ka, piemēram, Valkas novadā tiešām mēs nekad tā neesam domājuši, jo tā mana pārliecība ir tāda, ka tas novads ir tikai stiprs tad, ja tie atsevišķie centriņi un tie pagasti arī ir stipri. Ja arī tur ir cilvēki. Cita lieta ir tā, ka pašvaldībai neiespējami ietekmēt tos lielos procesus, ko jau knapi valsts var ietekmēt. Ja? Un te atkal mēs nonākam pie ceļiem, pie skolām, pie aizņemšanās iespējām un tā tālāk. Un tad, protams, tas vēl pasliktina to situāciju, jo cilvēki, kā viņš nopērk māju, piemēram, ja, es vēl pieminētu par ekonomikas, ka laukos tas internets nepaliek labāks, otrādāk. Jo tagad 3G ņem nost, bet 5G tur nekad nebūs, jo tur par maz ir iedzīvotāji, vai ne? Un atkal kaut kāds iedzīvotājs slānis paliks bez tā
pakalpojumu, vai viņš būs atkal ļoti dārgs. Ja? Viņš būs dārgs. Līdz ar to tātad šīs ir lietas, kur valsts līmenī būtu jārisina. Ja? Un valsts līmenī bez lozungiem tādu īstu gribu es neredzu. Arī starp citu nesen bija ilgspējīgas attīstības komisijā starpziņojums tieši par reģionālu attīstību. Valsts pat no plānotā ieguldījuma nav ieguldījusi nekur tik, cik bija plānots ieguldīt, lai tie reģioni attīstītos. Ja? Šur tur 25–46% no plānotā. Tā nauda ir tie, kas skaļāk klieguši, iedota, bet līdz ar to mēs to Latviju noplicinām. Šai sakarā es formulēšu savu skatu šajā jautājumā, kā mēs teicām, jo, lai skatītāji, klausītāji redz, ka mēs neesam sarunājuši, ka mums ir katram savs viedoklis. Es domāju, ka tu labi pateici, man patīk tava nianse, ka tu teici, vai mēs esam tam gatavi. Manuprāt, mēs šādai pašvaldību reformai šādā mērogā vēl nebijām gatavi. Es atkal teikšu tādu piemēru no veciem laikiem, kā man teica viens vecs vīrs, tas bija no tiem laikiem, kad vēl bija Aizputes rajons, ja, kad vēl bija Priekulas rajons, ja, kā rajons atkal. Tikai gluži atceries to, ka pirmskara Latvijā apriņķis bija daudz lielāks, un tos rajonus uztaisīja, lai partorgs ar zirgu var aizbraukt, izčakarēt tos kolhozniekus. Ja? Bet tu man izņēmi vārdus no mutēm, tikai tas vecais vīrs teica savādāk, lai kolhoz priekšnieks ar motociklu var apbraukāt savu kolhozu. Bet sākumā ar zirgu. Jā, tev taisnība, bet es domāju, ka mēs tiešām pagaidām esam gatavi tikai šim līmenim. Ko es redzu, ka tomēr mēs paņēmām tos lielākos centrus, bet vēl ir daudzas mazi miestiņi, tur ir Kalvenīte, tur ir vēl tādi miestiņi, tur ir Saka vēl vai ne, un viss. Un te ir to vietējos kultūras, tāda Rucaviņa vai ne, Dunika, es nerunāšu pat, ja. Runa par to, ka tie vietējie kultūras mīlētāji, tie patrioti, viņi jau ir ar sirdi un dvēseli par to, bet viņu pirmkārt paliek fiziski mazāk. Tas balstiņas arī piekūst, skaļi atgādinot par sevi. Un ka viņus tomēr šī vietējā globalizācija, es nebaidos šī vārda, šī lokālā globalizācija, viņus tomēr nomāc. Ja viņi būtu tai savā, mazākajā, savs kā gribi, nav svarīgi pie tā vārda, apriņķī vai pagastiņā, teiksim, ja? Viņi tomēr pat tā pārstāvniecība nebūtu. Par to deputātu kvalitāti mēs atkal varam diskutēt, kāda viņi būtu, protams, provinciāli vai ne, iespējams. Bet, manuprāt, tiešām kompromiss, bija šie, tā kā mēs runājam par to kolhozu priekšnieku ar to motociklu vai par to partorgu ar zirgu, ja. Tas ir tas. Un tur vēl viens arguments, ap citu bija, cik tālu viņš var sazvanīt ar telefonu, nepiesakot tālsarunu tajā laikā. Bet tas ir tāds. Man liekas, ka pareizākais ceļš būtu bijis tāds, ka integrēt šos novadus tādā veidā, bet nenoslēdzot civilo aizsardzību, ceļus, protams, ugunsdzēsību, drošību. Šos te liekot, kā, piemēram, mūsu gadījumā pat kopā ar Liepāju, visticamāk, vai ne? Jā, bet kas ir vārds pašvaldība? Tad paši valda. Tādā ziņā es tev piekrītu, ka tas būtu labi. Bet atkal paskatīsimies vēsturē. Kā darbojās pagasts, pirmskara Latvijā vai pat cara laikā? Tātad visi pagasti apmēram ekonomiski bija vienādi. Bija zemnieki, bija mužnieki. Pirmskara Latvijā vairs mužnieki tikpat kā nebija. Daži ar mazām mužņām, tātad zemnieki ar diezgan lielām ģimenēm. Un tātad tie zemnieki visi bija ekonomiski aktīvi. Tātad visos pagastos bija apmēram vienāds ekonomiski aktīvo cilvēku skaits. Un toreiz viņi negaidīja, ka valsts viņiem iedos. Tev taisnība, viņi negaidīja, viņi darīja. Kooperējās, viņi dibināja biedrības, sabūvēja tos biedrību namus. Jā, tās piensaimnieku biedrības vienmēr nekas bija. Un piensaimnieku biedrības, krājasdevas sabiedrības, lauksaimnieku biedrības. Tos namus, kur taisīt to kultūru, arī paši uzbūvēja. Un tagad tu pasties, cik tādā pagastiņā tagad ir aktīvi cilvēki, kas būtu gatavi daļu savas naudas tam atdot. Un šeit ir tā atbilde, kāpēc tavs modelis nav dzīvot spējīgs, jo pirmkārt, to ekonomiski aktīvo cilvēku jau tais pagastos ir par maz. Jau ir par maz. Un otrs, daļa no viņiem nav gatavi no sevis atdot neko. Viņiem nav to mums padomu okupācijas laiks ir izmēzis, un tas ir ārprātīgi slikti, kāpēc arī Latvija nav tik stepīga, kā varētu būt, ka lūk tā sapratne, ka
ja es esmu aktīvs, ja, un ka man tad līdz ar to ir jādalās ar pārējiem, ka tas ir dabīgi, ja, ka man ir jāuzņemās šī sava veida atbildība arī par tiem bēdu brāļiem dzīves un jāpavalk uz augšu tā sava lokālā vieta. Protams, ir mums izcēl piemēri, ka tādi cilvēki ir. Bet masveidā, bet tas nav obligāti. Bet masveidā tas tā nenotiek. Un tas ir iemesls, kādēļ tas mazais pagastīts dzīvot spējīgs. Tad viņam vajag vēl lielāku dotāciju. Jautājums, kurš viņam to iedod? Es redzu izēju. Atkal daudz, kas ir nokavēts, atkal no valsts šajā gadījumā. Bet mēs jau to runājam, bet formulēsim vēlreiz. Tātad 3 lietas ir elektrība, ceļi, ja, ko mēs runājam, un internets. Tā pavisam ātri, ja. Jo, ja jaunam cilvēkam, ja viņš grib strādāt, protams, viņam vajag. Un te ir tas problēma. Un, manuprāt, mēs ar internetu esam tādā apvienošā situācijā, nelabā. Tas Latvijas plāns par to optisko kabeli bija. Kā viņš ieraka, un tā jau neizmanto līdz galam. Tas ir 100 miljonus salikti zemē. Bet labi, ka vismaz ir ieraksts. Es atvainojos, tā dzīksla tur ir. Bet tas ir jāpabeidz, vai ne? Tas ir 10 gadus nevar pabeigt. Jā, bet tas tomēr jau ir ar daudzām kļūmēm, bet pa lielam ir izdarīts. Nosacīt labi, teiksim tā, bet ar ceļiem tā situācija ir diezgan kritiska. Un te ir tas moments, es atkal pinēšu to Dunikas piemēru. Jā, visi saka, elektrība ir daudz labāka kā pirms gadiem 20 neapšaubām. Tātad te mēs varam diskutēt par tarifiem, bet neapšaubām kvalitāte ir labāka. Internet kvalitāte ir arī uzlabojusies, protams, ne ideāla, bet, teiksim tā, ciešama. Bet es vēlreiz saku, ja būtu tā optiskā schēma realizēta pilnībā, tā būtu vienkārši perfekta. Bet savukārt ar ceļiem ir trešais zobs mutē izkrīt, vai mucāja tā dēlītes. Un līdz ar to jaunie nenāks uz laukiem dzīvot. Un te ir tā atslēga. Ja valsts tālredzīgi, ja mēs deleģētu saviem delegātiem teikt, lūdzu, dariet to, lai tas būtu. Jo kā es redzu to modeli, mazliet idīlisku, kad tie jaunie cilvēki paņem tos, nav svarīgi, 2 hektārus vai hektāru, paņem to vietu un uzbūvē to māju kaut kur tādā foršā vietā, kur tie bērni var skriet un darboties. Un viņš tur var darboties savā marketingā, ir ļoti daudz profesijas. Vai pa labu ceļu aizbraukt līdz pilsētā, līdz darbam pa 25 minūtēm vai 30. Tad šajā gadījumā tie lauki neapdzistu un būtu to jauno un aktīvo cilvēku. Redzi, Pāvilos šajā gadījumā kā jā, bet tur ir jūra, protams. Jā, bet tur ir jūra. Tas ir baigais plus. Vispār jūsu galam tas ir baigais plus. Redzi, Līdz to novērtē. Viņi jau tur jau lēnā garā jūs tur ir gandrīz vai okupējuši. Es tev, tagad, klausies, daram tā. Es tev aicinu, aizbrauksim kādu dienu uz Nidu. Es esmu bijis. Es zinu, ka tu esi bijis. Bet paskatīsimies, kā tur īstenībā varbūt labāk neskatīties. Bet citreiz ir skumji, jā. Bet atgriežoties vēlreiz pie šitā stāsta. Tātad Valkas novadā, ko mēs izdarījām? Mēs esam pagastos uzbūvējuši 3 modernas ražošanas ēkas. Un par to vienu ēku, par ko ir tā izmeklēšana, tas ir tieši pagastā. Tieši ar mērķi, lai pagastā uz vietas ir šīs modernās vismaz 11 darba vietas. Ja? Un tas arī ir viens ceļš, un tā ir atbilde. Un skaidrs, ka pagastā tur nestāv rindā 10 uzņēmēji. Iedomāties, ka kāds vispār pagastā bija gatavs maksāt kaut kādu tur kukuli, lai kaut ko uzbūvē. Tas ir vienkārši cilvēks nesaprot vispār, kāda ir situācija. Ja? Un tagad skaidrs, ka ar visu šito stāstu, ja to kardināli nemainīs, ja? un nebūs tas, ka kāds lielā Eiropas prokuratūra Briselē nepateiks tai mūsu pārstāvjiem, draugi mīļie, jūs esat pilnīgi greizi nointerpretējuši tos nosacījumus. Tad tais laukos tiešām nebūs šo jauno ražotni, izņemot lielos zemniekus, kas, protams, attīstīsies tiem, kam ir 1000 hektāru un tā tālāk. Bet cik tad viņu pagastā būs? Jā, un tur vēl un no tā vien tur tā infrastruktūra nav iespējams citiem cilvēkiem, tad vienkārši nav ko darīt. Bet es dzirdēju tavus vārdus, bet man vēl tāda naiva cerība, ka vai tiešām arī Latvijas mērogā mēs nevarētu to realizēt, vai tiešām Eiropā jānāk ar savu pātagu, lai mēs paši sev nešautu kājās ar lieliem kalibriem. Tā izskatās. Tā izskatās.